Labvakar, mazais draudziņš, šovakar tev pastāstīsim pasaku par rudolapsu lepīgo sesku. Un par laiko vilku. Bija pienācis kārtējais skaistais rīts pie Niedrāļa ezera. Visi trīs zvēri modās, vilks vārīja kafiju, visi krāvās, modās, staipījās. Tau! Labs ar šoreiz bija laicīgi pamodusies. Sesks jau bija uzvilcis savu peltcepuru un viendaļīgo peltkostīmu un gāja uz ezeru plunčāties. Viņš plunčājās un redzēja, ka lapsa jau rīta agrumā ir pienākusi pie laikas. Un viņa teica Seskam tā: Seska, klusu, tas patreiz lai paliek starp mums. Tati tau, bet man liekas, ka mums vilks būtu jāsarāj. Sesks plunčājās tālāk uz muguras un skatījās uz lapsu. Jāsarāj par ko? Viņš taču ir ļoti prātīgs. Jā, viņš ir prātīgs, gudrs un arī bieži izdarīgs, bet viņš vispār aiz sevis nesavāc mantas. Sesks plunčājās, domāja, ja tu tā saki, tā tiešām varētu būt taisnība. Labi, es peldu ārā, tuliņ izdomāsim. Sesks izpeldēja ārā no ezera un slaucījās. Viņa apsēdās abi uz laipas un ar lapsu runāja. Nu tā, Seska, tati tau. Es esmu redzējis, ka viņš, piemēram, no rīta visiem savāra kafiju, bet nekad viņš neizmazgā krūzītes. To daru vai nes vai tu. Viņš nekad nesakopja aiz sevis, ja viņam izbirst kafija pie virtuves baļķa. Viņš nekad nesalēja jaunu ūdeni, to izdarām mēs, es vai tu. Labi jau, ka viņš mums kafiju uzvāra. Piemēram, tad, kad mēs pāēdam vakariņas vai ābolu zaptsmaizītes, viņš nekad nav mazgājis traukus. Nekad. Viņš arī visus pāēd, atstāja pie ugunskura un vienkārši iet gulēt. Izmazgā muti ar čiekuriem, zobus satīra un iet gulēt. Un mēs vienmēr vācam. Arī pēdējā laikā es esmu novērojis tati tau, ka garažā tu vienmēr aiz viņa vāc. Viņš visu saskrūvē, tur sadara savas lietiņas pie kārtīga, pie kvadracikla. Un tad vienmēr tur paliek nekārtības, un tad tu nāc un vāc, Seska. Sesks tā, jā, nu dien, tā gan. Vilks tiešām ir nedaudz nevīžīgs, ka tu tā saki. Jā, un viņš vēl bieži atstāja savu garāžas kažoku nomestu saņurcītu pie durvīm, un tad viņš iet ar savu tīro izejamo kažoku, skrūvēt lietas garāžā, un tad man ir jāmazgā, un es no eļas nevaru tā atmazgāt to viņa kažoku. Un tā viņš visu laiku šmucējās. Diezgan nevīžīgs viņš ir. Kād viņš būtu vispār sakārtojis midzeni, tati tau? To arī visu laiku es vai tu darām. Vilks nekad nesakārtojas sevis. Jā, nu dien, taisnība. Nu mums ar viņu būs jāparunā. Jā, ejam izdzersim kafiju un parunāsim ar to palaidni. Tati tau. Tā, viņa aizgāja pie vilka. Vilks jau bija draugiem uzvārījis kafiju. Labrīt, mīļie, es jau jūs gaidīju. Ko jūs tik ilgi pie tā ezera šorīt čalojat? Es jau biju uzvārījis kafiju, varbūt, ka tā būs atzisusi, bet ņemat, nu dzerat, nu, veseli dzēruši, draugi, veseli dzēruši. Viņi izdzēra kafiju, vilks jau bija izdzēris, viņš nometa savu kažoku zemē un skrēja uz garāžu. Un lapsa teica: Stop! Pietiks! Vilks apstājās slīdošām ķepām. Kas noticis, Rudā? Kas ir? Tati tau. Mums ar Sesku ar tevi ir jāparunā par dažām lietām. Klausos. Nu, Seska, stāsti pelēcim. Sesks, nu,
Sāk stostīties. Vilk, redzi, ir tāda lieta, ko mēs esam pēdējā laikā novērojuši. Mums tā kā man tā nērti to teikt, un nezinu, kā lai es to tev pasaku. Tati, tavu dieva dēļ, pāri malā saska. Vilks, tati, tavu, tu esi palicis pavisam nevīžīgs. Mēs to vairs necietīsim. Tu nekad nemazgā traukus, tu netīri un nekārto midzeni, tu pieejauc garāžu, tu uztaisi kafiju, bet neuztaisi mums nekad ēst. Reizēm tu tikai palīdzi iekurināt ugunskura un pacep desas, bet visu mājasaimniecību darām mēs. Tu ej ar tīro kažoku uz garāžu, nosmērē viņu ar eļļu, ar visādām smērvielām un visu ko, un es tad pie ezera viņu nevaru atberst. Turklāt arī nav veselīgi eļļainu kažoku berst ezerā, tati, tavu. Es to vairs negribu ciest. Manuprāt, tev arī ir jāiesaistās mājas darbos. Vilks tā atkāra nedaudz muti, paskatījās uz Sasku. Sask, tu arī man par to pašu gribēji ko teikt. Sasks, man tā kā nērti to teikt. Un atkal Sasku pārtrauca Lapsa. Dieva dēļ, Saska, tati, tavu, tak saki, ka tā arī ir. Jā, Vilk, tā arī ir. Tiešām, ja mēs tā paskatāmies, tu pēdējā laikā tāds neviežīgāks esi palicis. Bet es skrūvēju kārtingu un kvadraciklu un vēdu jūs visu kaut kur. Man jau arī, tā darbiņa ir diezgan daudz. Labs, tati, tavu, tu mums te nemaz neaizrunā ausis, visiem ir daudz darbiņa. Mums nav aiz tevis jāvāc kā tādiem kalpiem. Turpmāk arī tu piedalīsies mājas solī, nevis tikai piecelsies ātri un uzvārīsi kafiju un prom uz garāžu. Bet tu arī palīdzēsi noteiktās dienās taisīt pusdienas un noteiktās dienās tu taisīsi vakariņas ar visu trauku mazgāšanu. Savādāk mums būs lielas nepatikšanas. Vilks tā nopūtās. Jā, tas jau laikam būtu tikai godīgi. Nedusmojiet uz mani, ka es tā ne visas reizes savācu aiz sevis. Atkal Lapsa sāka saldi smieties. Visas reizes? Vai tu vispār atceries, kā izskatās virtuves dvielis, Vilks? Vilks teica, mums ir arī virtuves dvieļi? Lapsa saka, tati, tavu, Saska. Paskaties, kas viņa, ārprāts. Un Lapsa nedaudz apskaitās un aizgāja prom. Un Sasks piegāja pie drauga un teica, Vilk mēģina tos kažokus pārvilkt, savādāk Lapsa baigi barās, ka viņai jāmazgā ir drēbes, un arī, ja tā padomā, mēs ļoti daudz aiz tevis vācam. Es saprotu, ka tu uzturi mūsu autoparku un kartingi ir tava kaislība un tas prasa daudz laika un enerģijas, bet tomēr to arī varētu palīdzēt mājas solī. Labi, Vilks teica. Es tagad aiziešu uz garāžu un vakarā uztaisīšu jums gardas vakariņas un nomazgāšu traukus. Es pusdienlaikā uzaicināšu Lapsu uz vakariņām. Sarunāts. Es pārģērbšos un arī iešu uz garāžu palīgā to darīt autolietas. Sarunāts. Tā pusdienās viņi iekoda pa kādai maizītei un uzaicināja Vilks Lapsu uz vakariņām sveču gaismā pie ezera. Rudā, piedod, ka es pēdējā laikā tā, nevācu aiz sevis. Lapsa tikai, tati, tavu. Es mēģināšu izpirkt savu vainu un vairāk piedalīties mājas darbos. Lapsa tikai,
Tati, to es gribētu redzēt. Un tad viņi sagaidīja vakaru. Lapsiņa staigāja gar ezeru, jo viņai it kā nekas nebija jādara, un vilks parūpēšoties par vakariņām. Viņi izstaigāja 3 apļus ap ezeru. Sasks bija izpeldējis savu vakara peldi, un vilks bija atnācis, uzvilcis savu izējamo kažoku, kas izskatījās kā smokings, un aicināja draugus pie galda. Draugi, lūdzu, nāciet. Viņš bija uzklājis smuku baltu galdautu, uzcepis garšīgas desiņas, ar kāpostu un burkānu un adžikas salātiem, sasmērējis zaptsmaizītes, salējis krūzēs pienu, un draugi tā ēda un slavēja vilku, ka viņš ir tik garšīgi pagatavojis ēdienu. Oi, vilks, tu varētu tiešām biežāk mums taisīt šādas smalkas vakariņas. Nepietika jau vien dekorācijās ar balto galdautu, kad bija arī svecītes. Un romantiski izkautuša čiekuru skanēšana, ko viņš bija sakarinājis kā vēja zvanus, kas nomierinoši skanēja visu vakariņu laiku. Tā viņi ēda vakariņas, izmazgāja ar čiekuriem zobus un devās pie miera. Tā darīsim arī mēs. Ak, jā, un es aizmirsu pateikt. Šajā vakarā, pēc vakariņām, vilks arī sakārtoja virtuves baļķi, izkarināja dvielīšus pēc trauku mazgāšanas un slaucīšanas, un arī visus traukus un pannas un kastroļus viņš rūpīgi noslaucīja un salika tam paredzētajās vietās. Tas arī viss. Ar labu nakti!